Tūlīt 22. septembrī Ķīpsalā izstādes Medbaltika ietvaros notiks tradicionālā Latvijas farmaceitu biedrības septembra konference, veltīta profesionāļiem, kad farmaceiti savā starpā sanāks, diskutēs, uzzinās ko jaunu tieši par antibiotiku lietošanu. Antibiotiku lietošanu mēs neapšaubāmi skatām kopā ar rezistenci pret antibiotikām, mikrobu noturību pret antibiotikām. Līdz ar to ir svarīgi zināt, kā zinātnieki strādā, kā viņi pēta, piemēram, augu izcelsmes peptīdus vielas, kas varētu palīdzēt šajā cīņā pret rezistenci. Tāpat runāsim arī par tradicionālu, pareizu, racionālu antibiotiku lietošanu gan cilvēku praksē, kas būs specifiski farmaceitu zināšanām noderīgi. Un pirmo reizi mūsu farmaceitu biedrības konferenču vēsturē, ja tā var teikt, skārsimies veterināru medicīnas jautājumiem. Jo antibiotikas ir ieņēmušas stabilu vietu ne tikai cilvēku medicīnā, bet arī veterināru medicīnā. Piedalīsies, uzstāsies, dalīsies ar savu pieredzi un zināšanām ļoti spēcīgi mācību spēki gan no Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes, gan no Rīgas Stradiņu universitātes. Un, protams, mums ir vienmēr patīkami farmaceitiem, kad savējie izglīto savējos. Tā kā būs diskusijas, es domāju, ka būs ļoti izzinoši un interesanti. Gaidām!